Putnu tēmas nedēļā viss bija vienu vietu. Telpas noformējums, uzskates materiāli nodarbībai un nodarbību plāni, kurus iespējams integrēti vadīt atbilstoši bērnu prasmēm. Sākumā bērni iepazina krāsainu putnu attēlus apskatēji un salīdzināšanai. Viņi pētīja, kas putniem ir kopīgs, kas atšķirīgs, un iepazina putnu ķermeņa daļas. Putna rašanos, tas palīdzēja bērniem ne tikai vērot, bet arī mācīties nosaukt, salīdzināt, pamanīt būtiskāko. Pēc tam bērni kopīgi izkustējās, nostiprinot putnu attīstības posmus un ķermeņa īpatnības caur kustību. Šādi bērni labāk atcerās redzēto, apgūto, kļūst dzīves un saprotams. Matemātikā bērni skaitīja, grupēja un salīdzināja pīlītes. Tika organizēta arī kopā rotaļa par pīlītēm, lai matemātikas saturs būtu bērniem saistošs un viegli uztverams. Beigās bērni noskatījās pasaciņu par Ilzīti un viņas 5 pīlītēm. Valodā bērni padziļināti iepazina putnu nosaukumus un to dziesmas. Viņi mācījās tās atpazīt, uzminēt un paši apguva putnu dziesmas dziedot. Tas attīstīja klausīšanos, valodu un uzmanību. Patstāvīgajā darbā bērni nostiprināja zināšanas par putniem darba lapās, kur uzdevumi tika pielāgoti atbilstoši bērnu prasmju līmenim. Nedēļas laikā bērni klausījās arī pasaku par drosmīgo zvirbulēnu Čiriku. Pēc pasakas notika pārunas, darbojoties ar darba kartītēm un īpaši pievēršot uzmanību varoņa emocijām un pasakas morālei. Tika apgūts arī burts P kopā ar putnu parādi, kā arī aplūkotas grāmatiņas par putniem. Papildus bērni darbojās, zīmēja, līmēja un veidoja. Sensorajās rotaļās bērni atkārtoja visu jau apgūto un pievienoja savu iztēli, spēlējoties mierīgā gaisotnē. Bērniem īpaši patīk iejusties putnu lomās un izspēlēt savus izdomātos sižetus. Tā mums pagāja putnu nedēļas tēma. Daudz apgūstot jauna, piedzīvojot, darbojoties un dodot vietu arī bērnu radošumam un praktiskajām iemaņām. Ko tu vēl pievienotu šādai nedēļai? Bet ja vēlies uzzināt vairāk par šo nedēļu un izmantotajiem materiāliem, skaties saiti un nāc ciemos!